Jā. Viņš ir uzticams un viņš ir labs, un to viņš atgādina katru mirkli, katru to brītiņu, ko mēs savā steigā citreiz aizmirstam, mēs skrienam, daram, bet tad, kad tu pievērsies un tad, kad tavs skats ir uz viņu, tad tu vienkārši, tu nevari neredzēt, cik brīnišķīgs, cik labs, cik uzticams viņš ir. Par ko es gribētu, kas man uz sirds, par ko es gribētu parunāt? Par uzticību. Bet ne no tāda skata punkta, bet par to, ko mēs darām ar to, ko mums ir uzticējis Dievs. Jo mums katram, kas ir uzticība no sākuma? Uzticība ir pārliecība, ka otrs izdarīs to, ko no viņa gaida. Un uzticēties ir kādam ticēt, paļauties un būt pārliecinātam. Tā ir pārliecība, paļāvība un ticība. Tātad, tad, kad mēs kādam uzticamies, jebko, ko mēs uzticam, vai ne, tā ir paļāvība. Es kaut ko pasaku Taņai, lai Taņa izdara, ja? Un es paļaujos uz to, ka viņa izdarīs, es ticu tam, ka viņa izdarīs, es uzticos viņai, jo es dodu kaut ko. Un tajos brīžos, kad mūs pieviļ, tajos brīžos, ka kaut kas nesanāk, tajos brīžos, jo mēs arī, Bībelē ir arī teikts, nolādēts tas, kas paļaujās uz cilvēku, vai ne? Bet tās ir mūsu savstarpējās attiecības. Mēs esam viens ar otru, un Dievs tā ir nolicis, ka mēs esam viens ar otru. Viņš nenolika, tad būtu tikai Ādams un nebūtu vairs neviena. Bet viņš ir devis mums vienam otru, lai mēs komunicētu viens ar otru, lai mēs sadarbotos viens ar otru, lai mēs būtu kopā viens ar otru, lai mēs dzīvotu viens ar otru. Un dzīvē gadās visādi, un gadās tādas lietas, kā kāds tavu uzticēšanos, tas, ka tu viņam esi uzticējis, kāds to ir kaut kādā veidā salauzis, un tu vairs daudz saka, es vairs nevaru uzticēties cilvēkam, jo viņš mani ir pievīlis, vai ne? Ir arī reizes tāds, ka mēs, piemēram, mēs paši sev uzliekam to nastu, velns mums mēģina iestāstīt, un mēs paši sev uzliekam, mums kaut kas nesanāk, un tad mēs... Jā, es nevaru, man nevar uzticēties, es neesmu kaut ko izdarījis, es kaut ko esmu izdarījis baigi slikti, un tagad man nevar uzticēties ārprāts, es esmu tik ļoti slikts, un velns to var izmantot, lai tevi iedzītu mazvērtībā, velns var izmantot to, ko tu neizdarīji. Dievs uz to tā neskatījās. Dievs neskatījās, jā, tev kaut kas nav izdevies, jā, tev kaut ko ir uzticējuši, bet tev tas nav izdevies. Un viss ir kārtībā. Tu vari mēģināt vēlreiz, bet tu pats sev iestāsti to, ka viss ir ļoti slikti. Es esmu ļoti slikta, un man nekas var nesanākt. Tā arī gadās. Tāpēc savstarpējās attiecībās, mūsu attiecībās, uzticība ir ļoti svarīga. Bez uzticības nevar veidot komandu, vai ne? Bez uzticības nevar veidot neko, bez uzticības nevar arī draudzē. Mēs nevaram viens par otru, ja mēs, piemēram, neusticamies, mēs nevaram pateikt to, man kaut kas ļoti, ļoti sāp, un es gribu, lai par mani lūdz, bet es neusticos, man liekas, ka kaut kas kaut ko izstāstīs, un es to nepasaku. Un tad cilvēki nevar iestāties, tāpēc, ka es neusticos. Bet ko tad prasa uzticība? Uzticība prasa nest cita nastas, Galatiešiem 6:2. Tad otrais, paskubināt uz mīlestību un labiem darbiem. Ebrejiem 10:24. Un priecāties ar tiem, kas priecīgi, un raudāt ar tiem, kas raud. Romiešiem 12:15. Tātad to prasa uzticība. Tad, kad mēs uzticamies, mēs komunicējam ar cilvēku. Jo tad, kad tu neusticies, tomēr kaut kāda sieniņa mazlietiņa ir. Un... Kā tas ir, vai mēs varam atgūt atpakaļ uzticību? Kā jums šķiet? Redz, Vinetiņa saka, ka nē, uzticību vairs nevar atgūt. Guntiņa saka, ka ar laiku var. Jā. Es zinu, man māsa vienmēr saka, ja
ja mani pieviļ, tad viss es viņam vairs nekad neusticēšos. Nekad vairs es to cilvēku nelaidīšu tuvumā. Bet vai tas ir pareizi? Vai tas ir pareizi? Vai Dievs tā uz mums skatās? Jo mums ir jāskatās no tā punkta, kā Dievs uz mums skatās. Vai Dievs uz mani skatās? Es par šito nedēļu tik daudz esmu pievīlusi viņa uzticību patiesībā. Un slava Dievam, paldies viņam, ka viņš uz manīm tā neskatās. Tu mani šodien esi pievīlusi. Ak, šausmas, vairāk tu manu uzticību neatgūsi. Nevienu mirklīti viņš tā neskatās uz mani. Viņš uz manīm skatās joprojām ar mīlestību. Un viņš skatās uz manīm tā, nekas, tev sanāks nākamreiz. Tev sanāks nākamreiz. Un es to tā šodien ļoti sapratu arī slavēšanā, jo ir kaut kādas lietas, kuras sevi nosodu, ir kaut kādas lietas, kuras es tā kā domāju, ja, un kur velns piespēlē, jo tas ir viņa lauciņš uzreiz, jo tikko tev rodās par kaut ko šaubas, velns ir klāt, un viņš mēģina tev pārliecināt jebkurā veidā par to, ka, tev nav izdevies. Tu varbūt neesi laba mamma. Tu neesi laba sieva, vai tu nemācēsi arī šeit kaut ko pateikt. Un tu neesi labs cilvēks arī. Un kas no tevīm var sanākt? No tevīm nekas nevar sanākt. Jo tu esi izdarījis to un šito, bet Dievs uz tevi tā neskatās. Tu saproti, viņa uzticība tūlīt pat atjaunojās. Tas nekas. Jā, tā ir. Tev ir iespēja. Zini, kamēr tu elpo, tev ir iespēja. Tev ir iespēja sākt atkal un mainīt. Tev ir iespēja atkal uzsākt un mainīt to. Tev ir iespēja. Un tajā brīdī, piemēram, vakarā gāju gulēt, un tad es vienkārši Sātanam pateicu, lai viņš aiztaisa savu muti. Es tā riktīgi skaļi. Es pateicu, lai viņš aiztaisa savu muti, jo viņš mēģina runāt, un mēs nedrīkstam klausīties. Mēs nedrīkstam arī klausīties ne tikai, ko viņš saka. Mums pat doma nevajadzētu būt tādai, bet paldies Dievam, ka mums ir Jēzus un Svētais Gars, kurš uz tevi runā, kurš tevi atgādina. Tu neesi tāda. Paskaties, kā es skatos uz tevi. Paskaties, kā es daru. Tātad patiesas attiecības bez uzticēšanās nav iespējamas. Un kā ir? Kādi cilvēki ir tie, kuriem tu vari uzticēties? Kādi cilvēki ir tie, kuriem tu uzticies? Vai tie ir cilvēki, kuri šodien dara vienu un rīt dara kaut ko citu? Vai tie ir atkal cilvēki, kuri tiešām... Jo, zini, nevienmēr cilvēkam var sanākt. Un bieži arī nesanāk. Bet tas... Kā tu to dari? Kā tu atnāc līdz rezultātam? Kā tu to izdari? Vai tu dari kaut ko? Man neizdevās un viss. Jo, ja tu nedari, man ļoti patika šonedēļ mans jaunākais dēls sarunājās ar manu vidējo meitu, un tad viņš viņai saka, Džesika, kādi ir tavi plāni? Kādi ir tavi mērķi? Uz ko? Džesika saka, man ir mērķis tur tāds, un man ir mērķis izdarīt to un to. Un Daniels viņai pasaka, tie ir tikai tavi sapņi. Ja tie būtu tavi mērķi, tu kaut ko darītu, lai viņus sasniegtu. Kamēr tu neko nedari, tie ir tikai tavi sapņi. Un, protams, mazais brālis, viņš citreiz māk tā pateikt, ka gan lielais brālis pastāv klusu, vienkārši uz viņu paskatās, gan arī vidējā māsa. Un viņa tā paskatījās un neko vienkārši neatbildēja, jo viņam ir taisnība. Un tā arī ir, kamēr tu mēģini. Es domāju, ka to uzticību nav tik viegli salauzt, ja tu mēģini kaut ko, tu kaut ko dari. Un kādam kādam ir jābūt cilvēkam, kuram tu kaut ko uzticēsi, kaut ko visdārgāko, kaut ko, kas tev ir visdārgākais. Vai tu to uzticēsi pirmam pretīm nācējam, tu to uzticēsi? Mēs bieži tā darām. Mēs bieži uzticam arī savu sirdi pirmam pretīm nācējam, bet pēc tam dabūjam vilties. Bet vienmēr jau mēs uzticam kaut kādas lietas un kaut ko mēs uzticam cilvēkiem, kuri mums ir ļoti tuvi, vai ne? Cilvēkiem, kurus mēs ļoti pazīstam, cilvēkiem, ar kuriem mēs kopā ejam, ar kuriem mēs pat dzīvējam kopā. Mēs neuzticam, es nezinu,
Es neusticēšu savas mājas atslēgas cilvēkam, kuru es šodien tikai iepazinu, ejot garām pa ielu un 5 minūtes parunāju. Es taču neteikšu, hei, es braucu atvaļinājumā uz veselu mēnesi, vai tu nevarētu lūdzu pavāktēt manu māju, jo es viņu nepazīstu. Tāds ļoti dārgas, svarīgas lietas tu uztici cilvēkam, kuru tu ļoti labi pazīsti. Cilvēkam, kuram tu vari uzticēties, vai ne? Un kā jums šķiet, vai Jēzus ir uzticams? Vai viņš izdarīja visu, ko Dievs viņam teica? Viņš izdarīja. Viņš negribēja. Bija lietas, ko viņš negribēja darīt. Un tur kad viņš lūdza, un viņš teica, lai man iet tas viss garām, vai ne? Tai pēdējā naktī. Viņš negribēja to darīt. Viņš negribēja tik tiešām. Bet viņš to izdarīja, tāpēc, ka viņš bija uzticams. Un viņš darīja to, ko tēvs no viņa sagaida. Viņš zināja savu, priekš kam viņš ir nācis uz šo pasauli. Viņš to zināja, un viņam tas bija jāpabeidz. Jo viņš varēja pateikt, nē, es šodien negribu, man vispār ir brīva izvēle kaut ko darīt un kaut ko nedarīt, un šodien es to nedarīšu. Un es vispār esmu ķēniņa bērns, kāpēc man tas būtu jādara? Bet viņš to izdarīja, tāpēc, ka viņš bija uzticams. Un Lūkas 16:10. Es tādīgi mēģināšu atrast. Tā. 16:10 ir rakstīts. Kas vismazākajās lietās uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Un kas vismazākajās lietās netaisnīgs, tas arī lielajās lietās ir netaisnīgs. Tātad vismazākajās lietās, lai Dievs tev uzticētu kaut ko lielu, tev ir jābūt uzticamajam vismazākajās lietās. Mēs ļoti bieži nepamanām tās mazās lietiņas. Mēs ļoti bieži nepamanām to. Bet tā ir teikts Bībelē, kas vismazākajās lietiņās ir uzticams. Tam Dievs varēs piešķirt kaut ko lielāku. Jo tev pārbauda, tev iedod mazu lietiņu, tu izdari to no visas sirds. Tev iedod tad lielāku, tev iedod vēl lielāku. Tas tāpat tā kā darbā. Tad, kad tu esi uzticams kaut kādās lietās, to ar vienu, tev var uzticēties. Piemēram, es zinu par Edžu, viņš ir uzticams darbā, un es zinu, ka viņam ar viņu pat priekšnieks konsultējās citreiz. Un viņam, tāpēc, ka viņš ir uzticams, tāpēc, ka uz viņu var paļauties. Un Lūkas 19:11. Tātad Lūkas 19:11. Tātad līdzība par uzticēto naudu. Es nelasīšu viņu visu, bet mēs visi zinām, vai ne, par talantiem. Mēs visi zinām par talantiem, ka kungs brauc projām un atstāja saviem kalpiem talantus. Un viens palielināja viens vispār neko neizdarīja ar viņiem. Viņš vienkārši turēja, jo viņš dzirdēja, ka tas ir bargs kungs. Un tad kungs atbrauc un viņš palika dusmīgs. It kā par ko palikt dusmīgam? Tev kaut ko uzticēja. Es atceros, ka es ticības pašā sākumā, tad, kad es lasīju šito, es domāju, bet par ko tur dusmoties? Viņam taču atdeva atpakaļ. Es nevarēju saprast. Un labi, ka bija tāds mājas grupiņas, kur tev izskaidroja, izstāstīja, un tu saproti visu kaut ko. Un tu turi to vienu, un tu nevari pavairot. Bet par ko? Tātad arī šodien tev ir uzticēti talenti. Tev ir uzticēti. Vai tu to apzinies? Ka ne jau tā bija kaut kāda līdzība, jā, bet šodien tev tiek uzticēti talenti. Tev tiek uzticēts kaut kas no Dieva. Dievs tev ir uzticējis talentus, un ko tu ar tiem dari? Un kas viņi tādi ir? Viņi ir dažādi, bet mums katram ir tie savi talenti, ko Dievs mums ir uzticējis, mūsu kaut kādas lietas, ko mēs darām, bet es par 3 tādām svarīgākajām, manuprāt, šobrīd gribu parunāt. Tas ir mūsu darbs, protams, tas arī ir mūsu talents, uz ko mēs ejam, vai mēs pavairojam, vai cilvēki mūsos redz gaismu. Bet, jā, sāksim ar 3. Tātad, pirmais, tātad, draudze. Garīgā ģimene. Dievs
tevi ir iecēlis šeit, tur, kur tu esi, savā garīgajā ģimenē, kur ir tavas māsas brāļi, kur ir jābūt uzticamībai, uzticībai. Bet es runāšu gan par draudzi, gan arī otrais man ir ģimene, fiziskā ģimene. Ir ļoti super, ka fiziskā ģimene ir tur, kur ir garīgā ģimene. Tas ir ļoti super, bet nevienmēr tā sanāk un nevienmēr tā ir. Un ģimene kā tāda, gan garīga, gan fiziska ģimene ir ļoti svarīga. Un zināt, kāpēc? Kāpēc velns viņu grib iznīcināt? Tāpēc, ka viņa ir ļoti svarīga. No tā veidojās viss. No tā veidojās viss. Un runājot par fizisko ģimeni, mēs tomēr atgriežamies pie fiziskās. Tātad fiziskā ģimene ir ļoti svarīga. Un tas nekas, piemēram, es tā šodien domāju no rīta, un es domāju, bet, piemēram, man vīrs nav šeit. Bet es nekad neesmu redzējis tā, ka viņš šeit nebūs. Es zinu, ka viņš šeit būs. Man ir vajadzīga pacietība, un viņš šeit būs, jo tā ir teikts apsolījumos. Es un mans nams kalpos tam kungam. Es un mans nams. Nevis tikai es, nevis tikai kāds no maniem bērniem. Es un viss mans nams. Un man šodien ļoti aizkustināja. Nekas traks nebija pateikts, nekas labs nebija pateikts, nekas slikts. Bija vienkārši Heidija pateica, es lepojos, ka es esmu latviete, un es lepojos, ka es esmu kristiete. Nebija jau, daudz lepojās, bet tas bija svētais gars. Man tas tik ļoti aizskāra. Vai mēs lepojamies par to, kas mēs esam, vai mēs lepojamies ar savu identitāti, vai mēs lepojamies tas, ko mēs darām un uz ko mēs ejam. Jo tas, kas mēs esam, tas mēs esam. Un mēs jau varam, piemēram, uzlikt masku, atnākt te, es varu parunāt, bet ko es daru pēc tam? Kāda es esmu mājās, kāda es esmu ar savu ģimeni, kāda es esmu visur. Man Dievs ir uzticējis ģimeni, 2 ģimenes pagaidām, bet pēc tam tā būs 1 ģimene kopīgā, jo mēs nedrīkstam pievērsties tagad fiziskai ģimenei un par garīgo vairs vispār nedomāt. Mēs tā nevaram. Mēs arī nevaram pievērsties tikai garīgai ģimenei un nedomāt vairāk par fizisko ģimeni, jo Bībelē ir teikts, man pat stāv, man tiešām tā, tūlīt es atradīšu, man ir lūkšana par ģimenēm, un tad man te ir rakstīts tātad 1. Timotejam 5:8 ir rakstīts, tūlīt es apstīšos, es gribu vienkārši izlasīt. Bet ja kāds par savējiem negādās sevišķi par mājiniekiem, tas ticību ir atmetis un ir sliktāks par neticīgo. Man šitas bija tāds baigais, šito es daudz gadus atpakaļ, es atceros pirmo reizi, tas bija Ziemassvētki, un mums katram bija, mēs bijām citā draudzē, un mums katram bija jāpasaka kaut kas. Un es izlasīju, mums katram bija tā kā jāiet priekšā un jāsaka. Un es izlasīju to pantu, bet es tā ļoti ātri izlasīju, un tagad man ir jāiet priekšā un jārunā, un tajā brīdī es vēl tagad atceros tās sajūtas. Es lasu, un es lasu šito pantu, un es pati, man tā sāka, svētais gars runāja caur mani, un es tā domāju, tad kāda jēga vispār kaut kam? Kāda jēga vispār skriet uz draudzi, ja es tāpat esmu sliktāks par neticīgo? Sliktāks pat. Es pat neesmu vienā līmenī vairs ar neticīgo, jo neticīgajiem ir, es esmu sliktāks. Bet man tas tā, es ļoti labi atceros gan tās sajūtas, man tas bija šoks īstenībā, ko Dievs vispār, šitā vispār es skrienu, es daru, bet es esmu vēl sliktāks. Un jā, tā arī ir. Ir ļoti forši paskatīties uz to, kad ģimenē ir vīrs un sieva kristieši. Ka viņi tiešām, jo mums katram, mēs neviens neesam no dzelzs, mums ir miesa, kura nogurst. Un tad, kad nogurst miesa, ja, tu varbūt vairs nestiprini tik ļoti garu, un līdz ar to tu nogursti. Un tāpēc Dievs tev ir devis to otro pusīti, kura tevi pacels, jo to, ko tu dari te draudzē, neviens to neredz. Mīļie, tu to izdari un tu aizej. Jūs mani nepazīstat pēc tam. Bet mans vīrs
šajā gadījumā vīrs, kādam tā ir sieva noteikti, viņa redz tevi. Un viņa redz, un ja viņš ir kristietis, un viņš redz, ka tev ir ļoti grūti, ka tu ar kaut ko cīnies, ka tu ar kaut ko... Es atceros vienu pāri, es zinu vienu pāri. Viņš vairs nav pāris, bet es atceros, ka tas vīrs teica, sieva, tu Bībeli kaut kā nelasi, es kaut kā neesmu pamanījis. Un tas man tik ļoti, es domāju, cik ļoti labi, jo ir lietas, kur otrs tevi paskubina, kur viņš tev paceļ, kur viņš tev... Jo tā ir Dieva dota, tā ir jābūt, un neviena cita. Es par šito varētu runāt, par ģimeni es varētu runāt un runāt, tāpēc, ka es redzu, man ir vīzija, un es redzu savu ģimeni, un es zinu, kāda viņa būs. Es sagaidīšu to, es zinu, ka es to sagaidīšu, bet vienkārši baigi nepacietīgi. Un es zinu, kā ir jābūt, un es zinu, kā es gribu, un es zinu, ka tas ir visbrīnišķīgākais, ko Dievs vispār ir radījis. Vīru vai sievu. Tas ir visbrīnišķīgākais, jo kopā jūs varat veidot savu Dieva valstību šeit virs zemes. Kopā, kā vīrs un sieva. Un Dievs tev to ir uzticējis. Šobrīd viņš man ir uzticējis, manu vīru. Viņš man viņu ir uzticējis, manus bērnus, viņš man viņus ir uzticējis, un tas ir kaut kas ļoti svarīgs, jo Dievam vissvarīgākais ir kas? Cilvēks. Un ir arī ļoti patīkami, es pat zinu tādu, neticīgus cilvēkus, kur vīrs ar sievu ir kopā jau ļoti, ļoti ilgu laiku, viņi ir no jaunības un jau 50 pāri gadiem. Un tas ir tik ļoti forši skatīties, kā otrs rūpējās, tik cik viņš māk. Bet tu iedomājies tad, kad tevī ir tā Dieva mīlestība, ko viņš ir izlējis, un tu vari ar to parūpēties par to otru, cik tas ir labi. Un kopā, ka jūs varat audzināt bērnu, cik tas ir labi, jo jūs viņu audzināsiet pareizi. Nevis audzināsiet, jūs viņu audzināsiet, kā Dieva prāts to grib, kā Dievs to grib, kā viņš to ir paredzējis, jo viņš tev ir uzticējis. Tātad, ja es tev ir uzticējis kaut ko ļoti svarīgu, bērnu. Un bērns, viņš ir, ja vīrs tev ir nācis, viņš jau ir nācis liels pieaudzis, ja? Tad bērns ir tāds mazs cilvēciņš ar ļoti tukšu kompjūteru, ja? Un kurā tu vari ielikt tikai to labāko. Un es redzu savus bērnus. Man viņi ir 4, un es ļoti labi redzu katru. Protams, viņiem katram ir savs raksturiņš, katram ir savs viedoklis, bet es redzu, piemēram, bērnus, kuri no paša sākuma nebija ar Dievu. Jā, es zinu, ka viņi atgriezīsies, bet vienkārši pašlaik ir tā, kā ir, bet es zinu un es ticu, ka viņi būs šeit un viss jau būs kārtībā, bet tas ir tāls ceļš ejams. Un es redzu bērnus, jo mazāks bija bērns, kad viņš sāka iepazīt Dievu, kad es sāku pati stāstīt par Dievu, jo viņš ir savādāks. Jo viņam ir savādāks kaut kas, tikai tāpēc, ka ir kaut kas pareizs ielikts. Slāva Dievam, ka es kaut ko esmu saklausījis, kaut ko esmu saredzējis, un es kaut ko esmu pareizu ielikusi. Un Dievs man ir uzticējis vissvarīgāko, kas viņam ir dzīvību. Savu bērniņu, savu mazo Danielīti, savu mazo Lūciju, savu mazo Džesikiņu, savu mazo Kristianīti. Dievs to visu man ir uzticējis. Un viņš pat uzticēja, jūs iedomājaties, es tā domāju, viņš pat uzticēja tad, kad es vēl vispār viņu nepazinu. Viņš man jau tad uzticēja. Un, protams, kaut kādās lietās es varētu sevi tagad vainot un teikt, es esmu tā kā tas, kas paturēja to talentu un pēc tam atdeva. Jā, es varētu tā, bet es zinu, ka arī šajā situācijā gan mani bērni, gan viņu bērni un bērnu bērni un visi pārējie, visi tie lāsti tiks salauzti. Tikai tāpēc, ka Dievs neskatās tā, Dievs nepārmet, Dievs redz, viņš mani ir redzējis kā tādu, kuram var uzticēt. Ar visu to, ka viņš redzēja, ka ir divi ir tādi, ļoti izdevušies, skaisti, brīnišķīgi bērni, kuri vēl nav šeit. Bet viņš man uzticēja.
Un es ļoti pateicos par to. Un tās ir mūsu vīri, mūsu sievas. Viņi mums ir uzticēti. Velns ļoti viegli var apmānīt, jo es atceros ticības sākumu, un es atceros, tad, kad es nācu pie Dieva, tad, kad mums bija mūsu mājās, tā kā es jau te minēju, vien brīdi bija mājas grupiņa speciāli priekš mūsu ģimenes, ja? Tad es atceros, ka mans vīrs lasīja Bībeli vairāk nekā es. Es atceros, ka mans vīrs mani cēla un teica, es to visu atceros, bet kaut kur Velns kaut ko ir samelojis, jo viņš nesnauž. Viņš ir pret ģimenēm. Viņš ir pret ģimenēm. Un viņš ir arī pret fiziskajām ģimenēm. Tagad mēs redzam visi, kas notiek pasaulē. Tas ir pret fiziskajām ģimenēm. Viņš ir arī pret garīgajām ģimenēm. Viņš ir pret garīgajām ģimenēm. Viņš nevienu mirklīt nesnauž. Viņš nevienu mirklīt nepaliek tā, šitan, labi, šoreiz es te nebūšu, labi, lai viņi dara kā grib. Ja viņš redz, ka te kaut kas var notikt, ka te notiks slavēšana, ka te slavēs Jēzu, ka te pateiksies, ka te ir mīlestība vienam pret otru, viņš nekad nesnaudīs. Tu nevarēsi pateikt, daudz saka, tagad ir iestājies miers. Tad, kad ir iestājies miers, tad vispār nav miers. Tad sāc skatīties, vai tiešām ir iestājies miers. Jo tad, kad ir miers, tad nav miera nemaz. Jo velns arī viņš grib tevi piemānīt. Viņš grib tevi piemānīt, ka šī nav tava draudze varbūt. Viņš grib tevi piemānīt, ka mācītājs varbūt nav labs. Viņš grib tevi piemānīt, ka kāds kaut ko nepareizi runā. Viņš grib tevi piemānīt, ka tev nav jābrauc šitāds te gabals, ka ir pilns ar draudzēm. Viņš tevi grib piemānīt, ka šodien kaut kas cits ir jādara. Un viņš grib tevi piemānīt, lai tu nebūtu tur, kur tev ir jābūt. Un jā, nekas nenotiks, ja tu kādreiz neesi. Nekas nenotiks, bet pēc vienas reizes, varbūt nākamajā reizē atkal kaut kas notiks un tu varēsi nebūt. Un pēc tam atkal kaut kas notiks un tu varēsi nebūt. Un tad pēc tam tev vairs vispār nebūs vajadzīga tava garīgā ģimene, jo tu sāksi domāt, ka varbūt tu neesi nemaz, priekš kam man braukt? Es jau mājās varu paklausīties. Bet, zini, tā mājas klausīšanās vienmēr beidzās ar to, ka pēc tam tu nepaklausies mājās. Un pēc tam tev vispār to atdziesti. Un labi ir, ka ir Dievs, kas tevi atvelk vēl atpakaļ, bet viņš var neatvilkt. Es atceros to laiku, kad Ļuda kādu laiciņu nebija. Pašā sākumā mēs tikko atnācām dažus gadus atpakaļ, un tad viņa kādu laiciņu nenāca. Un pēc tam bija viegli atnākt. Nebija viegli atnākt. Atnākt vienmēr ir grūti. Aiziet ir ļoti viegli. Mēs ļoti viegli varam kaut ko pamest. Mēs ļoti viegli varam no kaut kā atteikties. Mēs ļoti viegli varam pateikt, ka man ar to vīru ir slikti un es tagad aizēju projām. Vienīgais, atsakās arī no bērniem, bet no bērniem, man liekas, grūtāk ir atteikties. Bet visā visumā mēs cilvēki, velns mums iestāsta, ka mēs visu varam pamest. Mums ir brīvā izvēle. Mēs varam no visa, ja mums tas nav ērti, mēs varam to atstāt. Mēs varam kaut ko neizdarīt, mēs varam kaut kur neaiziet, bet mums ir jāizvēlās pareizās prioritātes, jo tātad, ja pirmie divi bija ģimene un garīgā ģimene, tad pēdējais esi tu pats, tas ir pats svarīgākais. Dievs tev ir uzticējis tevi pašu. Viņš tev ir uzticējis ar tavām visām emocijām, ar tavām jūtām, ar tavu gribu, ar tavu visu. Viņš ļoti grib, ka tu esi kopā ar viņu. Viņš ļoti grib, ka tu pavadi laiku kopā ar viņu. Viņš ļoti grib to visu, bet mums vienmēr ir izvēle. Vai mēs to darām, vai mēs to nedaram. Mums vienmēr ir izvēle, kas mēs esam. Vai mēs esam zemes sāls, vai mēs esam vienkārši pasaulīgi cilvēki, kuri svētdienās atnāk uz draudzi. Ja citi atnāk uz draudzi lieldienās un Ziemassvētkos, tad mēs varam izvēlēties, vai mēs esam tie, kas atnāk svētdienās uz draudzi, un ko mēs darām pēc tam. Un es nesaku, ka nav tāds mirklis, ka mēs neatdziestam, bet tajā brīdī lūdzu saskati to, ko Dievs tev ir uzticējis. Saskati to, ka tas, ko viņš tev ir iedevis, tas, ko viņš tev ir uzticējis, ka tas ir svarīgāks par visu. Tās ir tikai mazas lietiņas. Cilvēki skatās uz mums, viņi redz mūs, viņi vēro mūs, viņi
Viņi ir arī cilvēki, kuri mēģinās nosodīt tevi, bet lūdzu lepojies ar to, ka tu esi kristietis. Lūdzu lepojies ar to, ka tu esi tas, kas iet un dara, ka tu esi tas, kas tajā brīdī, kad tiešām paliek tā bēdīgi vai paliek tā neīpaši forši, vai paliek, ka tev ir kam uzticēties, jo Dievs tev ir devis cilvēkus apkārt, cilvēkus tavā tuvumā. Dievs to ir izdarījis. Viņš izdarījis visu, lai tu būtu priecīgs, lai tu būtu laimīgs, lai tu būtu atbrīvots, lai tu būtu dziedināts, lai tev tas viss būtu, lai tu varētu brīvi dzīvot. Velns vienmēr nāks un viņš vienmēr tev iestāstīs, tas nav labi, tu pārāk slikti. Tu dari slikti, ir ļoti slikti. Tu izdarīji izcili labi, vienalga būs slikti. Jo vienmēr būs cilvēki, kuri mēģinās tev iestāstīt, cik slikti viss ir. Vienmēr būs cilvēki, bet lūdzu izvēlies, tā ir atkal tava izvēle, kur tu pavadīsi to laiku. Vai tu pavadīsi klausoties, cik viss ir slikti, vai tu vienkārši klausīsies, cik viss ir labi. Es klausījos vienu mācītāju, es nenoklausījos līdz galam, un viņš tik ļoti forši teica, viņš teica, tavas smadzenes ir tās, kuras bez tavas ziņas tiek pārdotas. Es pareizi pateicu, es laikam pareizi. Tu klausies arī? Nedzirdēji tā? Tavas smadzenes ir tās, kuras tiek pārdotas bez tavas ziņas, vai tu to zini? Tāpēc, ka kāds par to ir samaksājis, un tu vari teikt, piemēram, skatoties vienu reklāmu kaut kādu, vai dzirdot rādio, vai vēl kaut kur, un tu skaties to reklāmu, un tu to pērc. Tātad tavas smadzenes kāds ir pārdevis, jau nopircis, lai tu paskaties reklāmu un nopērc to preci, ko reklamē. Un kad cilvēkiem, ka mums vienkārši, mēs vairs nedomājam un nerīkojamies tā, kā mums ir jādomā un jārīkojās, bet mēs daram un rīkojamies, kā grib tie, kas ir samaksājuši par tavām smadzenēm. Kas ir samaksājuši par to, ko tu darīsi, kā tu rīkosies un kā tu darīsi to visu. Un man tas tā ļoti uzrunāja, jo es domāju, un es tā sāku analizēt, ko es daru, kā es runāju un ko es klausos, jo ir ļoti svarīgi, ko tad tu klausies. Ir ļoti svarīgi, ko tad tu skaties, jo mēs tad izvēlamies. Un tad viņš vēl teica, viņš kaut kādā klubā ir tas mācītājs, ja? Un noteikti, jo viņš Amerikā dzīvo, un tad viņš... Cik es sapratu, tad tas ir kaut kāds, vingrošanas klubs, kaut kas tam līdzīgs. Un tad viņi pēc tam iet uz pirti. Un viņš saka, jūs nezināt, man visu laiku ausīs ir austiņas. Tāpēc, ka viņš negrib klausīties to, kas notiek pasaulē. Viņš negrib klausīties, jo viņš teica, tur... Un viņi sēž tajā pirtī, viņam austiņas pirtī, jau austiņas nav. Un viņš saka, un tie vīri sāk runāt, un viņi sāk runāt par lietām, viņš saka par karu, par visu kaut ko, par politiku. Un tad viņi sāk savā starpā strīdēties, un tur var redzēt, viens skatās tādas ziņas, viens klausās to, un viens klausās šito. Un tad viņš saka, un es negribu to visu dzirdēt, un es negribu to visu klausīties, tāpēc es ļoti kontrolēju, ko es klausos, ko es skatos, un ko es gribu dzirdēt. Jo mēs jau varam likt, mums Dievs ir devis mūs pašus, ka mēs varam darīt to, ko mēs gribam darīt. Tātad uzliekam austiņas, vienkārši neklausamies, kas notiek, vai vienkārši, lai nepiesārņotu sevi ar to, ar ko nav jāpiesārņo. Ir lietas, kuras ir ļoti labas. Varat man teikt, tad, kāpēc tad tu klausies to mācītāju? Tāpēc, ka tas ir priekš manis. Tāpēc, ka es zinu, ko es gribu zināt. Mēs nevaram vispār neko neklausīties, bet ir lietas, ko es negribu klausīties, ko es negribu zināt, jo es ar to piepildos. Es atceros tad, kad bija tas Covid laiks, uz katra stūra bija par vakcīnām, par Covid un par visu kaut ko. Un mēs atnācām uz draudzi, un mēs tālāk arī draudzē klausījāmies par Covid un par visu pārējo. Jo tas bija visur vienkārši. Un tad, kad mēs noklausāmies to pasaulē, tas ir mūsos, un mēs viņu gribam atbrīvot, un mēs viņu nesam visu kaut kur. Mēs viņu nesam šeit, mēs viņu nesam ģimenēs, mēs viņu nesam visur, un mēs nesam tās bailes. Jo tas bija tas laiks, man liekas, ka visi baidījās. Pēc tam sākās karš. Un tad mana mamma vēl joprojām atkārto ik pa laikam. Es nezinu, es pilnīgi jūtu. Nākamgad būs karš.
Un viņa man tā katru gadu, es saku, mamma, tu jau 3. gadu man to saki, ja? Viņa, jā, bet tu redzēsi, pēc tik un tik mēnešiem sāksies karš. Slava Dievam, viņš nav sācies, bet vienkārši ir tas ir tas, ko viņa klausās. Jo es zinu, ko viņa klausās, es zinu, ar ko viņa ir pilna, un viņa to arī dod, viņa to arī dod citur. Tāpēc mums ir jāuzmanās, mums ir Dievs uzticējis pašu svarīgāko. Viņš mums ir uzticējis gan cilvēkus mums apkārt, pa kuriem mēs varam teikt gan labus vārdus, gan sliktus vārdus. Viņš mums ir uzticējis šo draudzi. Viņš mums ir uzticējis brīnišķīgus slavētājus, brīnišķīgus sludinātājus, brīnišķīgu mācītāju. Un lietas notiek, un jūs redzējāt jau pagājušajā reizē, lietas notiek, Dievs kārto, Dievs dara. Zināt, ko es šodien ieraudzīju? Es tulīt beigšu. Es tur stāvēju, un es vienmēr, kad nācu uz draudzi, man likās, mums kaut kas te ir jāmaina. Jo mums tāda, tā zāle tāda, tāda vienkārša, bet gribās kaut ko skaistu. Bet šodien slavēšanā es tā skatījos, un es domāju, cik mums ir skaista zāle. Es tiešām viņu ieraudzīju ļoti skaistu. Es ieraudzīju, viss šitas sarkanais, te bija uz ekrāna tie nekā te nebija vēl vārdi, nekā bija tie zvārgulīši, tie visi. Un telpa bija silta, nevis fiziski silta, fiziski arī paldies Jurīti par fizisko siltumu, te ir tiešām ļoti silti un forši, bet telpa arī garīgi bija ļoti silta, un forši. Un es lepojos, ka šī ir mana draudze. Es tiešām lepojos. Un es lepojos, ka man ir jābrauc šitie te kilometri, lai šajien nokļūtu, jo tas ir vesels ceļojums. Ja man būtu te jāatnāk, tad tas būtu tā 5 minūtes un viss, bet tas ceļš, ko es pavadu, tas, ko es paklausos, tas, ko es slavēšanu vienmēr uzlieku, tas, ko es dzirdu, un tas mani piepilda. Un paldies par to ceļu. Paldies par visu pārējo. Tagad vēl bedres sākās, un tad mēs tā lēni braucam, mums tā ilgāk pa pusstundu sanāk to vienu gabalu nobraukt, un pēc tam nākamais jau ir asfalts, bet 7 kilometri, tad mēs tādā lēnā, man vēl nav jābrauc, paldies par to, ka Daniels tagad mācās braukt, un līdz ar to man nav jābrauc, man ir rokas brīvas. Paldies par katru to lietu, ko Dievs ir iedevis, tāpēc, lai mēs būtu, un ko viņš mums uztic. Paldies par to, ka mēs varam būt miera nesēji, jo viņš mūs tāds redz. Viņš neredz mūs, 3 sāksies karš. Viņš neredz mūs tāds, viņš neredz mūs ārprāts, ko mēs tagad darīsim, ko jāsāk tur. Viņš mūs redz kā miera nesējs, lai tie cilvēki, kuri, jo mums ir uzdevums, jūs zinat lielo uzdevumu, bet tas uzdevums ir nevis tagad ir jāatvelk tieši uz manu draudzi, jo šī ir tava draudze. Kāpēc? Es tagad, piemēram, uzzināju nesen, par vienu cilvēku, ja viņš gāja draudzē, un tad viņš pārstāja iet draudzē, un daudzi tur sašūmējušies bija. Daudz bija sašūmējušies un teica, kā tad viņš tagad, kur tad viņš ir? Un tad es to cilvēku satiku, un viņš man saka, viņš tur brauc uz draudzi, un man tāds miers iestājās, jo pirms tam man arī bija nemiers. Un viņš brauc uz citu draudzi, viņš no vienas aizgāja, viņš brauc tagad uz citu, un tas ir ļoti forši. Tāpēc, ka tad iestājās tāds miers, jo mums nav, protams, ir ideāli, ja vīrs un sieva ir vienā draudzē, tas ir brīnišķīgi, ja, piemēram, ģimene ir vienā draudzē, vai ne, bet var arī nebūt tā. Pats svarīgākais ir, ja cilvēks ir ar Dievu. Pats svarīgākais ir, nav tev jāstiep viņš, jo, piemēram, tāpat bija ar Jāni. Es viņam nelieku braukt, es viņam neko nelieku, es nesaku, ja tu šonedēļ nebūs draudzē, tad tev būs, tad baigi traki, jā, ellē tev būs. Nē, es vienkārši ļauju izvēlēties, jo Dievs mūs katru ir ielicis savā vietā. Tad, kad mēs sākām te īrēt telpas, jūs taču visi neteicāt, Elda, vai nākat pie mums uz draudzi? Nē, tā bija mūsu izvēle. Jūs mūs paaicinājāt uz vienu dievkalpojumu, tas bija Ziemassvētku dievkalpojums. Mēs atbraucām uz Ziemassvētku dievkalpojumu, mēs sapratām, ka mums šeit ir jāpaliek. Bet ja mēs būtu atvilkti, mēs jau sen būtu projām.
Tev nav jāvelk cilvēki. Tavs uzdevums ir pastāstīt viņiem par Jēzu. Tavs uzdevums ir pateikt, ko viņš izdarīja priekš tevis. Tev ir jābūt miera nesējam. Un pārējais jau viss, jo ir laiks par ģimenēm runājot. Piemēram, kāpēc rodās tas, kas rodās? Vat, piemēram, man vecākais dēls, viņš ir joprojām vecākais dēls, un viņam tā mīlestība tika sniegta, viņš taču no sākuma bija vienīgais, un pēc tam, un tu tik auklējies, un tad tas bērns vairs neaug. Tas bērns vairs neaug. Mēs neļaujam kaut kam aiziet, mēs turam viņu, paliec pie manis mājās, lai tu... Jo, piemēram, Edgars viņam ir mamma ar tēti brīnišķīgi vecāki, viņš dzīvo atsevišķi. Viņš nedzīvo, viņam nav vēl sieva, bet viņš dzīvo atsevišķi. Tāpēc, ka ir laiks aiziet. Un tas ir brīnišķīgi, ka cilvēks var aiziet, bet ja mamma ar tēti turētu Edgars vēl joprojām ēst netaisītu, sēdētu tāds, atbrauktu mājās, mamma, kas ir ēst? Un mamma tik noslauka viņam dupsīti, noslauka puņķīti, viņam pabaro viņu no karotītes, visu izdara. Tā arī būtu, ir laiks aiziet, ir laiks izaugt, jo citreiz aizejot mēs iemācamies cept olu, mēs iemācamies, ka kartupeļi zaļi nav jāēd un kartupeļi nav tikai čipši, bet kartupeļi ir kaut kas savādāks, ja, ka viņus var arī izvārīt un izcept un dabūt kaut ko garšīgu no viņiem vēl. Un pankūks kartupeļi vispār ir brīnišķīgs, vai ne, Vilni? Jā. Tāpēc mēs ļoti bieži pārprotam to, ko Dievs mums ir uzticējis. Viņš mums ir uzticējis, bet mēs pārprotam, mēs tik turam. Lūcija jau 30 gadi, un es tik Lūcija man līdzā krēsliņā iekšā braucam uz šeieni slavēt, un es neļauju viņai pašai domāt. Bet tad, kad tu atļauj pašai domāt, es atceros iepriekšējā draudzē, bija atnākusi pie mums, viņa bija arī te tā meitene. No sākuma viņa atnāca uz draudzi, un aiz viņas atnāca mamma. Aiz viņas. Tātad mamma viņu neturēja, viņa pati gāja un meklēja. Un viņa atrada, un aiz viņas atnāca mamma. Un tā ir bieži. Mums ir jāļauj iet, mums ir jāļauj cilvēkiem domāt, mums ir jāļauj. Tas, kas mums ir uzticēts, ir laiks, ka mēs izdaram no savas puses visu, un tad ļaujam kaut kam izaugt lielam. Dievs mums ir uzticējis brīnišķīgas lietas. Viņš mums ir uzticējis brīnišķīgu darbu. Viņš mums ir uzticējis brīnišķīgu Latviju, valsti, kur mēs varam darīt tās lietas, kas mums ir jādara. Jo mums katram ir nozīme kaut ko darīt. Man ļoti patika sākums. Heidī, tas bija svētais gars, tas bija brīnišķīgi. Un viss ir ļoti labi. Tur, kur tu esi. Es esmu cilvēks, kurš vienmēr ir teicis, es esmu piedzimusi. Es neesmu piedzimusi Latvijā, es esmu piedzimusi patiesībā Ukrainā. Bet tā sagadījās, ka es esmu nokļuvusi šeit Latvijā. Un man šeit radinieki ir tikai mamma, tētis un māsas. Man tādi radinieki nav. Un tad es tā vienmēr, es esmu atvesta uz nepareizu valsti. Te ir augsti, te ir sniegs, man patīk siltums, saule. Un es atceros vienu reizi, ka Īvetiņa bija tā, kura pateica, tu esi pareizajā valstī un tieši tur, kur tev ir jābūt. Un tā arī ir. Mēs katrs esam tajā vietā, tur, kur mums ir jābūt. Mēs katrs darām tās lietas, kuras mums ir jādara. Tev vienkārši tas ir jāsaskata un jābūt lepnam par to, ko tu dari, jo tev ir uzticējis Dievs. Āmen. Jā. Es gribu palūgt vēl. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs. Paldies Tev, Dievs, par šo dienu. Paldies Tev, Dievs, par šo brīdi. Paldies Tev, Dievs, par to, ka Tu esi. Un Tu esi brīnišķīgs. Tu esi labs. Un mēs Tev pasakamies. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par tām lietām, ko Tu mums esi uzticējis. Un Tu esi uzticams. Tu esi mīlošs tētis. Un Dievs, pat ja mēs klūpam, pat ja mēs krītam, pat ja mēs aizējam kaut kur ne tā. Dievs, paldies, ka Tu esi tas labais gans, Jēzu, un ka Tu mūs ved atpakaļ. Ka Tu pamet 99, lai atrastu to vienu. Paldies Tev, Dievs, ka tie 99 saitiņas gaida to vienu kopā ar Tevi. Es Tev pasakos, mīļais debes Tēvs, par to, ka mēs varam būt kopā šeit un slavēt Tevi. Un pēcāk, ka mēs varam iet
pasaulē, ka mēs varam rādīt gaismu, Dievs, ka mēs varam darīt tās lietas, kuras Tu mums esi uzticējis. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, ka Tava uzticība ir tik ļoti milzīga, ka Tu mums uztici lielas lietas. Un paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par to, ko Tu dari. Ko Tu dari tagad šajā brīdī, ko Tu darīsi rīt un ko Tu izdarīji jau vakar. Paldies Tev par lielo tiešām upuri. Un ka viss ir palicis pie krusta. Paldies, ka mēs varam būt šeit, ka mēs varam būt priecīgi, ka mēs varam būt laimīgi, ka mēs esam tie, kas ir miera nesēji. Paldies Tev, mīļais debes Tēvs, par to, ka Tu uztici, ka Tu redzi mūs kā uzticamus darbiniekus, uzticamus bērnus, ka Tu mūs mīli un ka Tu mums piedod un ka Tu atkal redzi mūs uzticamus. Paldies Tev un slava Tev. Āmen.